hei, Bitcoins it kā stāv uz vietas, bet tajā pašā laikā izskatās, ka mēs varētu arī veikt akumulāciju un izrauties augstāk. Ir vairākas hipotēzes gan virzienam uz augšu, gan virzienam uz leju. Un viņas visas var kaut kādā brīdī jums noderēt. Ja jūs skatāties kaut kādas šīs svārstības. Ja mēs iesim tā gausi augšā, tad visticamāk, kad mēs pieskarsimies vienkārši 35,400, nāksim atpakaļ uz 33,200. Tas ir viens. Ja mēs no šīs pozīcijas visticamāk varētu vienkārši izšauties ārā uz 39,42,200. 39 T un 42,200. Kas būtu arī tīri reāli. Ja mēs atkāpsimies lejā, un tad atkāpsimies lejā no šīs pozīcijas, vispār sākšu tā, tad tas drops noteikti būs atpakaļ pavisam niecīgs 7-8%. Un 7-8% tā sākumā. Un var arī parādīties lielais drops, un kā viņš izskatīsies, visticamāk tā, ka mēs pieskarsimies tiem 42,200, atnāksim atpakaļ pie 39, un tad mēs vienkārši sāksim iet šitā ar tādu loku, līdz beidzot vienkārši nokritīs atpakaļ pie 34 paciņām, ja ne vēl pieskarsies atpakaļ pie šīs atzīmes, kas ir 29,800, 31, 31,200 vai 31,400, kaut kas tur bija. To vēl var pēc tam paskatīties. Jā, bet tas viss kā izskatīsies, ja mēs vienkārši iesim tā sāniski ilgstoši prom, tad vienkārši viņš nokritīs lejā. Bāms! Kaut kā tā. Tātad šitas te, starp citu, ko mēs skatāmies, ir uz Phoenix platformas. Pēc tam apstīsimies, kā tas ir, tas ir spot tradings. Uz future varbūt bišķi savādāks, cenas mazlietiņ augstākas. Jā, ne tā kā es minēju tagad šobrīd. Un ja tomēr būs tā gausā kustība šeit, ka mēs uziesim līdz 35,400 un pēc tam nāksim atpakaļ uz šejieni, var gadīties, kad arī tieši tāpatās mēs gausi iesim uz priekšu, un līdz vienā brīdī mēs vienkārši atnāksim atpakaļ pie 30, 400, 30, 500, 31,200, kaut kas tāds. Uz to pusi. Tā būtu tā cena, uz ko es koncentrētos personīgi. Bet uz doto brīdi, ja skatās pēc tā ziņu hypa visa un tā, tad vēl nezinu, vai sell-offs īsti šoreiz vēl notiks uzreiz tāds, tā kā uzreiz no šitās cenas. Man liekas, ka sell-offam tam lielajam viņš varētu notikt no tām 39, 42, ka viņš pieskarsies. Tad tas tāds lielāks sell-offs varētu notikt mazu spaiku, un pēc tam vienkārši ar tādu lielu līkumu nonākt lejā pie šīm te 34 atpakaļ. Man tāda hipotēze ir. Varbūt nodara, skatieties līdzi, papētiet. Tas pa Bitcoin viss, ķeramies klāt tālāk, kas mums ir Dogecoinam. Dogecoins ir cilvēkiem aktuāls. Cilvēki tic, ka viņš varētu būt arī tikt piesaistīts Elon Musk projektiem, vai Elons Musks varētu izdomāt hype, uztaisīt uz tā un pats nopelnīt. Līdz ar to Dogecoins vēl joprojām ir aktuāls, un viņš ir par ļoti zemām cenām, 6 centi šobrīd. Turklāt viņam ir ļoti lētas transakcijas, tāpatās kā XRP. XRP mēs arī apskatīsimies. Dogecoins, jā,
kur ir man atzīmīts, ja mēs nākamais targets ir 7, pārlekt pāri uz pieskarties pie 8 centi, tas būtu tas price targets uz augšu, ko mēs varētu skatīties. Protams, tad, kad bitcoins iet augšā, daži koini kaut kādā brīdī, uz īslaicīgu brīdi atkāpjas zemāk, un viņus varbūt var piepirkt vēl pa kaut kādiem milicentiem zemāk, un tad uzreiz viņš nāks līdz bitcoinam un ies uz augšu. Tādas parādības ir novērotas. Tad XRP vispār izskatās, ka neatkāpjās un diezgan bullish izskatās par labu buļiem. Un tas ir saistīts arī īstenībā ar to, ka tad, kad, piemēram, ļoti daudzi svapo kaut ko un grib pārsūtīt uz kaut kurienu, lai pēc tam izņemtu naudiņu, iepērk XRP. Katrs iepirktais XRP veicina cenas pieaugumu. Un līdz ar to un XRP ir ļoti izdevīgs uz transakcijām. Viņš ir ļoti lēts un ļoti pateicīgs, un arī ātrums ir ļoti labs. Tāpēc XRP, man liekas, tik ātri nepazudīs. Viņam ir arī ledger sistēma, tādas, kas ļoti daudziem koiniem nemaz neeksistē. Un es pagaidām neesmu nemaz dzirdējis, jāiegulga, jāapskatās ledger sistēma, vai vispār ir citiem koiniem. Darētu to nočakot. Arī jums mājas darbiņš. Tātad, jā, 65, 74, tas būtu tas nākamais targets, uz kurien mēs varētu iet. Un, protams, šādā formātā 6-7, un tad izrauties cauri, un varbūt pat tiešām arī sasniegt tos 80. Tīri reāli. Man liekas, ka priekš XRP projekta tas ir nekas nereāls un nesasniedzams. Šīs tas šobrīd, ko es skatījos, ir XRP pret Tether uz vienas dienas čārta Binance platformā. Kāds izstās 4 stundniekā. Nu jā, viss iet uz augšu. Šis diezgan, jā, nekāds lielais lūzums nav. Mēs šodien esam pie pretestības joslas, bet šie 65 centi būtu nākamais targets stabili. Shiba, paklausījos par Shibu kaut ko. Shiba izrādās izdomājuši kaut kādu prikolu, ka viņi palīdzēs Ethereum transakcijām kaut kādā formātā. Un tagad veidojās hypes apkārt zem viņu. Viņš ir ļoti lēts bijis, un dažādas spekulācijas var nostrādāt zem viņu. Otkārt, viņiem ir gaming platforma, viņa apakšā kaut kāda tā kā projektiņi viņi kaut kādi ir uztaisījuši. Mājaslapa izskatās smuka. Ja tas ir arī blefs, tad viņš ir ļoti labi atstrādāts. Tā profesionāli labi uztaisīts. Un, jā. Tā kā šī arī būtu īstenībā spekulatīvs, bet nākamais 10% pieaugums stabili varētu būt, pēc ka mēs esam šeit vairākas reizes pieskārušies pie šīs te joslas. Skatāmies, te jau iepriekšējās reizes ir 1, 2, 3, pārlikuši pāri 3, 4, tagad gandrīz 5 bija. Stabili vēl 10% no šīs te cenas, kas ir. Līdz ar to, jā, mēs tā kā virzamies atpakaļ. Un, ja paskatās uz to, kas te bijis ir augustā, hypes normāls, pirms tādas sell-off lejā, 46% vēl varētu uzlikt atpakaļ līdz šai pat robežai. Tā kā 50% vēl var pieaugt portfolim, ja no šīs pašas pozīcijas arī. Tas ir tāds veids, kā es uz to skatītos. Jūs skatāties, kā jūs skatāties, izvērtējat savus riskus un tā tālāk. Engine coins. Pat kaut kad apsvēru vēlreiz viņu. Pastīties, tāpēc, kad pēdējais brīdis ir 25 centi. Arī gaming platforma uztaisījuši kaut kādas NFT, kā varētu tur svapot, taisīt vēl kaut kas. Hypes atgriezīsies varbūt.
gada laikā, nu tad viņi noteikti izdomās stratēģiski, kā vēl uzbūstot to projektu. Pagājušais all-time highs. Starp citu, ja paskatās, nu tā kā dienas čārtus, ja pastīšos weekly vienkārši, tad vispār nerāda. Tad no tā mirkļa pats lielākais augšā spaiks bijis 4,80 pat. Un viņš ir izgājis tikai tādu vienu ciklu, vispār pa lielam 20. gada, 19. gada, līdz tagad 23. Nu, nezinu, vēl reizi varētu viņam iedot hype, un viņš aiziet. Tātad vēl man bija, kas man prasīja, kaut ko par Litecoin, man liekas, man prasīja par Litecoin, kur ir. Kas tas tāds ir? Nē. Šīdien te mēs pastīsimies futuriem, uz futuriem. Labi, pastīsimies, atradīsim spotu, tie, kas visvairāk vienkārši treidot viņu caur spotu. Jo vairums īstenībā tikai iepērka tur un tad pārdod. Tie, kas daytrado, nu tā, es šeit tad to daru un citi ar to dara, bet es šobrīd nerādu neko par to saistībā. Tāpēc, ka tam ir jātaisa full-time video. Full-time video jātaisa tam visu laiku ir. Kur ir spots. Kāpēc Binance nav spots? Bitfinex. Taču jābūt ir. Kur ir. Bija kaut kur. Jā, hops. Weekly, dienas čārtā apstamies 68. Un viņam 410 bijis potenciāls. Viņam esot arī kaut kāds labs ātrumiņš. Es viņu neesmu pētījis, atklāt sakot. Bet kaut kad bija man te pāris kadri, kas diezgan pārliecinoši par viņu diskutēja. Un es gan pats neesmu viņu paskatījies. Bet tā, ja paskatās virspusē, kā izskatās čārtā, tad sadalīsim uzreiz. Hops. Mēs esam šobrīd jau pie vienas pretstības joslas, apstīsimies, kā izskatās ar Fibonacci formuliņas. Spaiks augšā. Jāpabīt bišķiņš tais vēl čuču. Nu jā, visticamāk, ka tas 123, 119 ir nākamais targets visam cauri izejot uz dienas čārtu. Tas ir ilgtermiņā skatoties uz dienas čārtu. Un tad noteikti nākamais ir 180. Nu tāds spaiks augšā, kas varētu būt 150 vidus noteikti ir. Tas ir mazākās formās, ja pastās 4 stundu Fibo, tad noteikti būs uz 150 arī. Kas te bijis ir? Baigi ilgi viņš ir muļājies tāds. Labi, 142 atzīmes, tur arī sanāk, mēram, uzliksim šitā te. Uzliksim šitā 169. Tad mēs izdarīsim šitā. Bet tas ir mērīts no lejas skatoties. Tad jādara savādāk vēl ar. Bet 141 jebkurā gadījumā sakrīt. Jā, no lejas skatās. Ja es īstenībā atzīmu atliku, ka tad, kad markets sāk iet uz leju, tad no lejas ir jāliek jau šādi. Bams. Un tad ir sakrīt arī.
price target, uz kurien viņš var atsisties. Tāds hintiņš tiem, kas nezinu, vai zinu, vai šito te. Tā. Un. Skatīt pa pulse chain kaut ko. Vai. Kāds kaut kāda mati, kāds viņam ir saīsinājums PLS-iņš. Diez viņš būs trading viewā vispār. PLS-iņš. Ir. Ok, viņš tikai caur valetiem šobrīd iet un uz kaut kādiem maziem GTO. Nu jā, davai skatāmies šeit. Pēc, kad vēlākams vairums izmantos šo te platformu, kas viņu kaut kur dabūs. Paga, KuCoinā viņš nav. PLS KuCoin. Pagaid šitā. Pagā? Es atradīšos. Nē, varētu būt, ka viņš... Nu labi, varbūt nav tiešām. Ok. Kas te ir? Milicenti, mikrocenti. Pastamies, kas tad dienas čārtā, kad viņš ir parādījies. Tad, kad viņš ir parādījies, viņš ir vienkārši gājis lejā. Uzgājis augšā 21. gadā. Haipā augšā novembrī, tad, kad visi koini gāja, un šobrīd viņš nīkļo lejā pie šī te, ka... Un viņš ir nenormāls X uztaisījis. Līdz 40 centiem. Līdz 40 centiem. Wow. Tas nozīmē to, ka te ir... cik mikrocenti te ir? 3 mikrocentiņi. Zem 3 nullēm. Tas nozīmē tur, ka jau līdz centam ir 7, nē, pat vairāk X līdz centam. Pagaidi, davai uzreiķināsim, cik te ir procentos. Nu labi, šitā. 586%. Wow. Pamatīgs reizes. Kas par projektu ir Pulse Chains? Man viens čoms vai kaut ko stāstīja par viņu, bet es viņu nebiju pastījies. Mazs trading volumes. Kas ir sociālos? Twitter konts, jā, followers, tas varētu būt arī nopirkts. Telegrams. Reddit subscribers. Nu jā, viņam uzreiz parādījies vienkārši 91,000, vai tas ir reģistrēts tajā pašā novembrī. Jā, augustā. 22. gada augustā. Nu tā, trikīgi. Kaut kāds projekts ir. Nezinu, papētiet paši, paskatieties. Varbūt te ir vērts paskatīties šitajā virzienā. Tik daudz X, kas varētu aiziet, procents, tu ieliec sotak un tad dabon ārā vēl 21,000% vēl. Tas ir 21 X stabili. Ir vairāk. Jā, 21 X. Nē, 21,000. Pēc, tas taču ir vēl vairāk. Kā es rēķināju? Kāpēc man tagad sanāk? Kāpēc man tagad sanāk 5,000%? Labi. Iedzienieties paši. Man brīlis, starp citu, vajag. Man šilierē bija šī. Jā, ja kāds ir redzējuši, tas ziniet, ka man ir brīlis patiesībā vajadzīgs pie kompīša. Tā, neko. Tas arī viss, blējums, vai Džeki, iet labi. Tagad ir pēdējais brīdis, man liekas, kaut ko skatīties, ja gribās kaut kur investēt. Kā pēdējais brīdis? Var jau būt arī, ka līdz decembrim vēl pakāpsies augšā. Un decembrī, vai līdz decembrim mēs tieši staigāsim šitā te. Un pēc decembra, janvārī, pirmais, kas ir tas
pirmie 4 mēneši, tad vienkārši būs hypes augšā. Tā kā līdz vēl ir bišķiņ kaut kāds laiks, ko pamarinēt, kaut ko padomāt, bet ir pēdējais laiks. Tā kā, jā, gatavojieties. Kaut kas notiks. Stabili. Čiu. Nē, nav čiu. Jūs noteikti iziet cauri kaut kādiem maniem affiliate linkiem. Es pievienošu arī latviešu admirālu tā kā affiliate linku. Jūs variet tur papildināt sev pozīcijas. Tur var arī kripto treidot. KuCoinā jūs noteikti variet treidot mazās kaut kādas pozīcijas un mazos koiniņus, kurus vēl jūs citos tādās kā Binance un Crypto.com nedabūsiet. Tas ir labi zināt, ka KuCoinā to var izdarīt. KuCoinā var nopirkt Veracity, kas arī ir bombīgs gaming projekts, kurš vienkārši maksā arī tur 0,06 vai cik tur tie 7 mikrocentiņi tur. Un viņam arī ir ļoti liels potenciāls. Floki kaut kādu nopirkt, kas arī ir zem kaut kāda tur Elon Muska spārna vai draugu loka kaut kāda, kur viņi tur savā veidā viņi tur būsto un piemin. Tā kā, skatieties. Tur visādas opcijas ir, ko izvēlēties caur KuCoin aplikāciju. Affiliate links lejā, starp citu, uzklikšaniet. Dabūsiet sev un man bonus varbūt dabūsiet. Tad redzēs. Tā. Jā. Esat droši, savus kripto glabājiet parolītes kaut kur drošībā, nekur neatstājiet uz kompjuteru. Visādiem internet saitiem var uzrauties, kur var uzhakot jūsu kompīti un piekļūt jūsu datiem un izanalizēt, apskatīties. Tā kā visu svarīgo info vienmēr kaut ko pierakstiet, glabājiet savā seifiņā vai kur un nerādiet nevienam. Jā, esat droši. Un jā, neuzraujieties uz visādām kaut kādām fejkām tur vēstulēm, kur arī sāka, tu vari atgūt savus kontus, pieredzēties šeit vai spieģi šeit, vai arī tev ir atsūtīts tik un tik bitcoins, apstiprini šajā vēstulē šito un šitā. Viss, tur var iebersties. Esat uzmanīgi, ja? Ar tiem visiem linkiem. Un, jā, esat droši.